2022. gadā pasaule sāk runāt par ChatGPT un mākslīgā intelekta potenciālu. Tikmēr mēs lauzījām galvu, ko varētu paprasīt mākslīgajam intelektam, iesmējām par mākslīgā intelekta halucinācijām un domājām par to, vai ir vērts abonēt pro versijas. Informācijas plūsma un tehnoloģiskais progress uzņēma biedējošu ātrumu. Bija sajūta, ka jālec aizejošā vilcienā, pirms tas ir atstājis peronu. Stratēģija, mērķi, jaunas zināšanas, mākslīgā intelekta projekti, kas risina reālas dzīves problēmas. Tas bija posms, kurā mākslīgais intelekts ienāca mūsu uzņēmuma dzīvē uz palikšanu. Kur mēs esam šodien, to es jums pastāstīšu vadības konferencē Foghorn 28. maijā.